22. gada otrās daļas pēdējais uzdevums, 33. Demonstrēsim prasmes pētīt. Zīmējumā attēlot 3 stūri, 4 stūri un 5 stūri prizmu virsmu izklājumu. Prizmas. Mēs runāsim par prizmām, kuros novilkts visas skaldņu diagonāls. Visu skaldņu diagonāļu kopējais skaits 3 stūri prizmai ir 6, 4 stūri prizmai 12, 5 stūri prizmai 20. Nosaki un pamato formulu n stūra prizmas visu skaldņu diagonāļu skaita aprēķināšanai. Un tagad pamēģināsim paskaitīt. Rakstīsim stabiņos stūri. Cik stūra prizmas mums ir? 3 stūra, 4 stūra un 5 stūra. Diagonālis. Mums ir dotas 6, 12 un 20. Domāsim tālāk. Sānu diagonālis. Tā kā mums sāni ir taisnstūri, visi sāni ir taisnstūri, skatāmies attēlā, tad diagonāļu skaits ir n reiz 2 sanāk, 4 reiz 2, 5 reiz 2. Cik stūri un katram taisstūrim pa diagonālai. Cik sānu skaldnes katram sānu skaldnei pa 2 diagonālēm. Pamatā 3 stūrim diagonāļi nav, 4 stūrim ir 2. Bet tā kā 2 pamati, tad reiz 2. 2 pamati 5 stūrim un 5 stūrim ir 5 diagonāls. Skatāmies attēlā, 5 ar zvaigznīti, 5 diagonāls. Tagad pareiķinam kopā. Vai mums tas sanāk tas, kas sākumā? 3 reiz 2 ir 6. 4 reiz 2 plus 2 reiz 2 ir 12. 8 plus 4. Un 5 reiz 2 plus 2 pamati reiz 5 diagonālas ir 20. Urā! Kaut kādu sistēmu mēs sākam novērot. Tad sānos, tā kā ir taisns stūris ar 2 diagonālēm, tad 2 diagonāles reiz n stūri. Cik stūri, tik arī ir sānu taisnstūri, jeb sānu skaldnes. Paņemsim sānu šos te skaitlīt līdzi. Braucam tālāk. Ja mēs tagad uzzīmēsim kaut kādu punktu pamatā, pieņemsim punktu V un sāksim zīmēt uz punktu A, uz punktu B, un tur turpināsies diagonāls un uz pēdējo kaut kādu Y alfabēta burts, daudz diagonāls. Tad viens ir tas, ka mēs nevaram novilkt diagonāli pa sānu šķautni, tā nebūs diagonāli, un pa pēdējo sānu šķautni arī nevaram, tas mums neder, un uz sevi arī nevaram novilkt diagonāli, pats uz sevi. Tad kopsumā mēs vilksim 3 atkrīt, n mīnus 3 diagonāls. Un tā, bet stūri taču mums ir n. Diagonālis no n stūriem. Tā, un tas bija diagonāli no 1 stūra. Bet mums diagonāla VA, ne, VA mēs nedrīkstējām vilkt. VB būs tas pats, kas diagonāli BV. Tāpēc mums šī formuliņa neder, mums ir jādala ar 2. Jo neatkārtosies. Tā. Un tas viss bija runa par pamatiem. Tagad domāsim tālāk. Mums ir 2 pamati. n mīnus 3 dalīts ar 2. 2 pamati. Un vēl mēs bijām paņēmuši šo te
sānu diagonāļu skaitu 2n. Rēķinam tālāk. Tā divnieks mums noīsinās. N reiz n ir n kvadrātā mīnus 3n plus 2n ir n kvadrātā mīnus n. Un šī būs atbilde, šī izteiksme. N stūra diagonāļu skaits.